Labdien! Šodien mēs runāsim par atbildību. Par atbildību ģimenē. Vai jūs kādreiz esat aizdomājušies, kas ir atbildība? Atbildība ir pienākums atbildēt par savu rīcību, uzvedību vai par kaut kādu darbību. Droši vien, ka katram no mums ir savi pienākumi ģimenē. Vai tev arī ir? Давайте обсудим, какие же обязанности есть в каждой семье. И начнем мы, конечно же, со взрослых. Pieaugušiem ir pienākums rūpēties par saviem bērniem, gatavot ēdienu, pirkt apģērbus un palīdzēt bērnam, ja ir vajadzīga pieauguša palīdzība. Bet nevar būt tā, ka par visu un visiem rūpējas tikai pieaugušie vai vecāki. Katram ģimenes loceklim parasti ir savi pienākumi. Vai jūs kādreiz esat aizdomājušies, cik dažādu darbu ir mājās? Droši vien, ka nē. Но давайте подумаем и об этом. Давайте назовем эти дела. Уборка, стирка, готовка, вынос мусора, рота лету savākšana, глажка, выгулка домашнего животного. А если у вас есть рыбки, то нужно помыть и аквариум. Un tā ir tikai daļa no mājas darbiem. Aizdomājieties, vai viens cilvēks var paveikt visus darbus vienatnē? Domāju, ka piekritīsiet, ka vienam cilvēkam būtu ļoti grūti vienam. Tāpēc parasti pienākumi ģimenē dalās uz visiem ģimenes locekļiem. Kādi ir tavi pienākumi ģimenē? Kā tu palīdzi saviem vecākiem un ģimenes locekļiem? Apspriedīsim, kādi varētu būt tavi pienākumi ģimenē. Parasti bērnam pienākumi ģimenē ir tādi: sakārtot savu darba vietu, savu istabu, savākt savas rotaļlietas, поливать цветы, выгуливать домашнего животного, убираться в своей комнате. Vai jūs piekrītat, ka katram ģimenes loceklim, gan pieaugušam, gan bērnam, ir ļoti daudz pienākumu? Domāju, ka jā. Ja jūs izpildat savus pienākumus, jūs esat atbildīgi cilvēki. Tātad atbildība ģimene sastāv no katra ģimenes locekļa atbildības par saviem pienākumiem. Esat atbildīgi, esam izpalīdzīgi, neesam vienaldzīgi pret saviem tuviem cilvēkiem. Paldies par uzmanību!